Jau, labvakar visiem, kas mani dzird, kas mani redz. Šī video uzruna būs par tā saucamo iekļaujošo sabiedrību, par ko man, kad es domāju par šo iekļaujošo sabiedrību savā būtībā, cik viņa ir greiza un nepareiza un vienkārši, kaut kādā ziņā pat amorāla, neētiska un pretīga. Un ļaujiet man jums apskaidrot. Kad es dzīvoju Anglijā, pēc kāda laika, es no tās Anglijas visas tās krāsainās šņagas biju vienkārši noguris un sāku nogurt. Jo vairāk es atrados tur, jo vairāk es no tā visu sāku nogurt. Par spīti pat tam, cik man kaut kādā ziņā Anglija patīk, es viņu mīlu, man patīk angliciskums. Bet ne par to šoreiz stāsts. Tad, lūk, šī šņaga, šī krāsainā šņaga, jo citādāk es viņu nevaru nosaukt. Es no viņas tik ļoti noguru, kad es vienkārši pieņēmu lēmumu atgriezties atpakaļ savā dzimtenē. Cerībā un ar domu, ka es vienkārši morāli atpūtīšos savā zemē, savā dzimtenē, un atkal varēšu normāli funkcionēt. Bet, diemžēl, notika pretējais. Latvijas valdības ir savu tautu, savu vēlētāju jau sen nodevušas ar imigrācijas politiku. Tad, kas notiekās? Atgriežoties Latvijā, es no gaidītās atpūtas nesņēmu ne tik cik malcīs naga. Tie paši babai, tā pašas nigas, tur vēl kazaki, vēl uzbeki, vēl kas tik tāda Latvijā nav, visādi čmori no visas pasaules. Kā es jau teicu iepriekšējos video. Es vienkārši kā latvietis jūtos un joprojām jūtos nodots, kad Latvija ir tik tālu integrējusies piedrastajā un aizdrastajā Eiropā, ka tālāk vairs nav kur. Eiropā brauc mašīnas iekšā cilvēku pūļos, Eiropā izvaro, Eiropā dedzina, tas viss tiek paslaucīts zem paklāja. Policija ar šīm visām lietām, visiem šitiem noziegumiem negrib izmeklēt viņas dēļ politkorektuma. Un es tiešām nebiju domājis, ka mana valsts tiks pārvērta par tādu pašu miskasti, kāda ir rietumi. Un kas man besī vēl vairāk, kas man vēl vairāk nomāca, ir tas, kad viss šis tiek, kā lai pasaka, pat no valdības, no koalīcijas, no valdošo spēku, to skaitā drošības struktūra puses, tiek piesegts, maskēts, par to tīši netiek un atklāti netiek runāts. Un tas vienkārši man vienkārši rada tādu, kā lai pasaka, sajūta, ka es vienkārši smagi nodots, un man ir kauns un pretīgi būt latvietim. Ka mana mazā valsts ir tikpat piedrasta un aizdrista ar nigām, babajiem un visu to pārējo mēslaini, kā jebkura rietumvalsts. Tas ir maigi sakot šokējoši. Bet, ja par to nopietni runā, tad vienkārši šitiem visiem siliņām un visiem pāriem, kas atvēra šās slūžas migrantiem, viņiem būtu reāli jāizcieš reāli cietumsodi. Un es neuzskatu, ka man ir jābaidās teikt patiesību, kā man jau komentāros Facebookā nodriši un apdriši un vēl nesko. Es neuzskatu, ka man būtu jābaidās runāt par patiesību. Lai cik skaudri viņi arī nebūtu, lai cik nepolitkorekti arī tas viss neizslēgtos. Trumps pareizi izdarīja.
ka viņš sāk tīt Ameriku. Latvija būtu jādara tas pats, tikai, protams, ka Latvija nedrīkst to visu, jo mums kādu reizi jāskrien kāda pavadā. Kādreiz tas bija Maskavas pavadā, tātad mēs vienkārši pakaļ leizos skrienam Briselē, Briseles pavadā. Nu, tas vienkārši kā pasaka, nožēlojami, maigi sakot. Tā kā man vienkārši sāp sirds, man vienkārši ir kauns, kas ir latvietis. Dēļ tā, ko dara valdība, dēļ tā, ko dara politiskie spēki, dēļ tā, ko dara uzpirktie menti un uzpirktie mēdī. Paldies pagaidām un uz sadzirdēšanos.